Runājamies, Edī, tev ir daudz jautājumu sanākuši. Tu teici, ka Twitters ir tā kā uzsprādzis. Nē, patiesībā jā, kur kārtē reiz pierādās kaut kādā veidā, es nezinu, vai te varētu nosaukt par pārākumu, bet e-pastā ir pilnīgs tukšums. Cik? Nulli, jā. Tu uzspiedz refresh. Jā. Aha, tātad jūs esat slinki uz semadiena.ltv.lv. Paldies. Tas atgādina tās kauboja filmas, zin, kad tas vēja rituls aiziet. Bet jā. Tu teici, ka tu arī pastāsties kaut ko. Kas notiek ar Twitter? Tev kaut kas? Twitterī cilvēku lūdzu nodot sveicienu, dziesmas un... Tā kā tev, jā? Nē. Sveiciens mēs varam nodot, jā? Mēs varam nodot 200, nē, bet daudz sveicienus mums ir. Nekatrā ziņā, jā, cilvēku lūdzu pasveicināt, viņus pasveicināt tos, kur tagad sēž Twitterī un paralēli skatās. Mēs sveicinām, jā, čau, Edī, un no manis čau visiem Twitteristiem. Tas laikam pierāda to, ka arī Semam ir jāpāriet uz Twitter, vai ne? Nu jā, es domāju, ka obligāti īstenībā. Kas tad mums būtu jādara, lai mēs kļūtu par tādiem, samērā labiem, ne, bet, es nezinu, twitterotājiem? Principā, tā galvenā ideja, es nezinu, tas galvenais padoms ir diezgan filozofisks, bet ļoti patiesi, jums pašiem tas ir jāgrib, jo jums nav iniciatīvas un iekšā, kad davai daram, tad pirmkārt nav jēga, kāda jēga ir sekosiem zobiem, tur kaut kā, vienties un twitterošanas pēc. Un otrkārt, tas ir jādara interesanti. Interesanti ir tāds vispārīgs jēdziens, bet tas, kas tagad ir, teiksim tā, modē internetā, ja runājam par uzņēmumiem vai kaut kādiem korporatīviem kontiem vai, pieņemsim, medijiem, jums, tad tā ir tā saucamā caurredzamība, ka jūs varētu varbūt stāstīt par lietām, kuras notiek arī ar jums, bet TV skatītāji par tām, neuzzina skatoties pašu raidījumu. Piemēram, nezinu, reklāmas pauzes, kas notiek reklāmas pauzēs, es spriežu pēc sevīm. Cilvēki vai aizskrien līdz virtuvē, līdz ledus skatiem, es nezinu, aiziet uz toaleti vai ne, tur jūs viņus sasniegt reklāmas pauzēs, nevarat nekādīgi, bet vai arī aiziet pie datora vai vēl vairāk turpat divānā no mobilā telefona, kas saka, nočeko, kas jauns noticis, skatoties raidījumu Sems, kas tikmēr notiek internetā, un tā daļa, kur ir arī Twitterī, tā noteikti pārbaudies Twitter, un jūs varat ar viņiem iedarboties arī. Tātad Twitters ir pieejams arī no mobilā telefona, ne tikai... Jā, principā pat ne no tiem pašiem jaunākajiem, no visiem telefoniem, kuri atbalsta tātad internetu lietošanas iespējas. Vai tev ir arī varbūt kādi pozitīvi piemēri, kur ir izmantojuši Twitter un kaut ko tādā veidā panākuši lielas lietas? Viens pozitīvs piemērs tepat vietējs, man pašam ļoti patīk, kā Twitteru LTV panorāma. Tas ir, manuprāt, ļoti apsveicami, kā viņi to dara, jo, principā, viņi liek Twitter lietotājiem justies privileģētajiem. Viņi par, pieņemsim, panorāmas gaidāmo šī vakara sižeta dienas laikā jau met iekšā tādas kā mazus tīzerīšus Twitterī. Es jau arī jau no rīta zinu, ka panorāmā būs rādījums par to un to, bet varbūt cilvēki, kuri nav Twitterī, to nezina. Tas ir tikai viens piemērs. Panorāma vispār es gribētu kaut kā īpaši apsveikt, viņi darbojas ļoti pareizi arī šajos sociālajos tīklos, gan YouTube'ā, gan Twitterī un tā tālāk. Arī, man liekas, Latvijas televīzijas žurnālisti ir 11, Kristaps Petersons nāk galvā uzreiz, kur lieto Twitter un tā tālāk. Tas ir viens no pozitīviem vietējiem piemēriem. Varbūt kādi, ne tikai tādas, piemēram, mēdīji vai kaut kādas lielas organizācijas, bet varbūt ir kādi atsevišķi cilvēki, kur ir kaut kādas atraduši jaunas, es nezinu, tādas tā kā idejas, kas ar to panākuši kaut ko, es nezinu. Jā, kurš varbūt Latvijā ir slavenākais twitterotājs, slavenākais blogotājs? Edijs, tāpēc viņš ir pie mums ciemos. Man gribētos tā domāt, bet man šķiet, ka šī nav tā sabiedrība, kur notiek mērīšanās ar ietekmi. Patiesībā notiek gan, bet vienkārši gribu tagad... Bet cik es saprotu, Twitterī ir sekotāji, un pēc tiem arī skatās, kurš tur ir populārāks, kurš ne. To pašu uzbūvu, jā, varbūt var tagad es nesaprotu, vai kaut ko rādz tajā ekrānā. Mēs pievilksim tūlīt tuvāk un apsīsimies. Un tā tālāk. Bet pat uzbūvu, kā jūs teicu, ir ļoti vienkārši. Galvenais rīks ir lauks, kurā tu ieved savu 140 zīmi garo ideju, domu, ziņu. Un pārējās lietas ir, principā, 3 vēl rādītāji, kas ir pieejami. Tie ir cilvēki, cik cilvēkiem seko tu,
cik cilvēks seko tev. Ar sekošanu es domāju, nu, teiksim, draudzēšanos, nu, kā pierastāk, varbūt pierastāk. Cik tev ir draugi? Cik tev ir draugi, jā, teiksim, sekotāji. Un trešais rādītājs, cik ziņas tu esi publicējis sākot ar reģistrācijas brīdi, bet tas arī viss četras vienkāršas lietas. Un vēl man interesē, piemēram, es tagad iestājos Twitterī, kā es varu atrast, piemēram, nu, tādus, tos, kas man būtu noderīgi twitterotāji, nu tāds, kur... Domu biedrus, jo, nezinu, man interesē, nezinu, šūšana un adīšana. Es gribu tieši lasīt tvītus. Zināt jaunākās lietas tur, es nezinu, modas jaunumus, piemēram. Vai es tikai tos tvītus gribu lasīt, jā. Ja tevi interesē globāla informācija, tā vispār nav problēma, jo, kā jūs teicu, ārzemēs, tas ir, nu, ja Latvijā par Twitter ir dzirdējuši, nu, principā visi, nu, es domāju, kaut kādu sociāli aktīvo grupu, nevis vecmāmiņas, kas sēž laukos, varbūt vai kā. Tad ārzemēs, nu, par Twitteri ne tikai dzirdējuši, bet to lieto, principā, gandrīz visi. Un tev nebūtu problēma, ja tev interesētu modas jaunumu, kas nāk tiešām no Milānas, Parīzes, Tokijas. Bet es varu, piemēram, ir kaut kāds, nezinu, search vai meklētājs? Twitterī ir search un principā tu vari mēģināt atrast šeit Twitteris meklē pēc lietotāju vārdiem. Nu, ja tev interesē tā pati moda, ierakstot fashion, es domāju, tā tad ir tūkstošiem cilvēks, kuri par to interesējas rakst vai uzņēmums. Ja šāpakaļ draugos. Pausēt zāles pret to visu. Jā. Nu, par tām zālēm ir tā, nu, pirmkārt, tas, ko es teicu iepriekšējām, arī ja negribu un ja nejūt, nu, tad arī nav varbūt, nu, priekš kam sev piespiest liek un tā. Bet, ja tu pieņemsim to vai kāds, kurš tagad skatās un domā, ka varētu sākt lietot Twitter, ko es varētu ieteikt, ieejot iekšā un reģistrējoties, ka noteikti ir neatmest ar roku pirmajā dienā, jo jā, tās pirmās stundas šķiet, ka tur ir haoss. Jo kamēr tu neesi atlasījis tos cilvēkus, kuriem tu pats seko, un tev rādās tā visa kopējā strauma, kas ir visas pasaules, kur ziņas mainās mikrosekundēs, nu, nav iespējams izskot līdzi, bet pēc vienas dienas, kad jau būs painteresējies fiziski pie saviem draugiem, nu, kuri ir, tad Twitterī viņus atradis un izveidos to komunu, tad viss kļūst daudz saprotamāks, un arī tad tu saprati visu. Nu, kāds ir tas foršams tev. Un tad, kad es paņēmu sev sekotājus, kuriem es sekoju, tad man pa vidu parādīsies tikai viņu ziņas. Tad tu sāksi lasīt tikai viņu ziņas. Bet, ja es gribu, es jau varu atkal aiziet uz visu kopēju. Un tu vari paplašināt savu sekotāju loku vienkārši. Nu, tāpat, cik cilvēkiem tu reāli var izsekot līdz 100, varbūt, nu, lai kvalitatīvi uztver to informāciju. Cik tu cilvēkiem sekot? 24. Redz kā. Nu skaidrs, nu tad arī no šīs dienas oficiāli varam paziņot. Sems arī ir Twitterī un arī mēs diezgan darbīgi mēģināsim jums nodot savas ziņas, lai arī jūs, tā kā Edijs teica par panorāmu, kad no rīta viņš jau zina, kas būs vakarā, arī mēs mēģināsim tieši tāpat ar jums sarunāties, lai jums būtu skaidrs, kas tad īsti būs semā un kāpēc tad būtu jāieslēdz Latvijas 7. kanāls pulkstens bez 15:05. Jā. Katrā ziņā paldies tev, Edij, ka tu biji šodien pie mums un beidzot apskaidroji visu. Es domāju, arī jūs, kas tad tas Twitters ir un ka tā nemaz nav jābaidās, bet ka to īstenībā izmanto savā labā, vai ne? Savā ziņā. Un tikai vienīgi savā labā. Priekš sevis tas jau ir domāts, priekš katra individuāli. Tieši tā. Nu ko, super par to. Un mums jau ir tā kā jāsaka jums lēnām visiem paldies, ka šodien skatījāties. Lai jums laba nedēļas nogala. Atcerieties svētdien Aristoteļa svētka lielā ballīte Latvijas universitātes telpās un arī Domlaukumā. Un tāpatās skatieties, kur vēl viss kaut kas notiekās, lai tiešām studenti pirms studijām varētu atpūsties un skolēni pirms nākamās darba nedēļas jau. Mēs ņemam no stabu un balsojumu par šīs dienas 3 videoklipiem. Edijs ir laikam beigās izrāvies. Tur pa pāris procentu desmitdaļām. Viņi abi divi tiešām tur sacentās savā starpā. Nu, ko tad mēs skatīsimies Ediju uz atvadām un tiekamies mēs jau pirmdien ar Risi kā jauna. Jā, Edijs uz atvadām un arī Edijam paldies šeit studijā. Tad veiksmīgi, jā, tiešām veiksmīgi. Kačiņ, tev paldies par darba nedēļu. Un tiekamies. Čau. Līdz sezonas sākumam tikai 8 dienas. Mēs par Dinamo! Retro līnšopingā un būvējam motociklu. Sestdien 11:30 raidījumā TV Motors LTV 7.